Esmu profesors Maikls Komaida. Es dzīvoju Parīzē un esmu sirds slimību speciālists. Zinu, kā sirds mazspēja jūs ietekmē. Vēlos aicināt noskatīties šo video, kas izveidots tieši jums, pacienti, kas ciešat no sirds mazspējas. Tas izskaidro 5 vienkāršus principus, kas jums palīdzēs uzlabot pašsajūtu un savas dzīves kvalitāti. Lūdzu, noskatieties šo video, un esmu pārliecināts, ja ievērosiet šos principus, jūs jutīsieties labāk. Kā darbojas jūsu sirds? Jūsu sirds ir kā pumpis, kas pārsūkne asinis, lai nodrošinātu ar enerģiju visu jūsu ķermeni, tā skaitā nieres, plaušas. Lai viss darbotos teicami, pareizais sirdsdarbības ritms ir 55 līdz 60 sitieni minūtē. Kas ir sirds mazspēja? Ja jums ir sirds mazspēja, jūsu sirdī ir grūti pārsūknēt asinis, tā saraujas slikti un jūsu sirdsdarbība pātrinās. Nieres, plaušas, ķermeņa orgāni nesaņem pietiekamā daudzumā skābekli un barības vielas, lai darbotos kā nākas. Nieres, uzkrājas šķidrums, rodas tūska. Plaušas, elpa kļūst seklāka un īsāka. Kā uzlabot jūsu ikdienas dzīvi? 5 principi, kā uzlabot pašsajūtu, ja ir sirds mazspēja. Pierakstiet savu svaru katru dienu. Strauji svara pieaugums var būt saistīts ar ķermeņa tūsku. Sazinieties ar savu ārstu nekavējoties, ja svara pieaugums ir vairāk nekā 2 kg 2 dienās. Lietojiet zāles, kas jums izrakstītas, pat ja sākat justies labāk. Izvairieties no alkohola lietošanas. Beidziet smēķēt. Kafiju un tēju lietojiet ļoti mēreni. Nelieciet savai sirdī strādāt ar lielāku slodzi. Samaziniet patērētā sāls daudzumu. Pārāk daudz sāls var veicināt šķidruma uzkrāšanos, kas noved pie tūskas. Regulāra fiziskā aktivitāte pakāpeniski palielinās jūsu izturību un uzlabos jūsu spēju dzīvot normālu dzīvi. Sirds mazspējas gadījumā jūsu sirdsdarbība pātrinās un tas pārpūlē sirdi. Neaizmirstiet mērīt sev pulsu katru dienu. Pirms tam mierīgi pasēdiet vismaz 5 minūtes. Uzlieciet rādītāju pirkstu un vidējo pirkstu uz plaukstas locītavas. Jums būtu jāsajūt pulsācija. Tas ir jūsu pulss. Skaitiet pulsu 30 sekundes. Sareiziniet iegūto skaitli ar 2, lai noteiktu savu sirds ritmu. Jūsu ārsts izrakstīs jums zāles, lai sirds strādātu efektīvāk. Pēc teiktā jūs varat secināt, ka pavisam vienkārši principi var uzlabot jūsu dzīves kvalitāti. Sekojiet savam svaram, mēriet sev asinsspiedienu un pulsu katru dienu. Lietojiet zāles, kas jums izrakstītas. Izvairieties no kofeīna, alkohola un tabakas. Nelietojiet daudz sāls. Esiet fiziski aktīvi, jūs jutīsieties daudz labāk. Aicinu jūs apspriest šo video ar savu ārstējošo ārstu visdrīzākajā laikā.